Tā, čau, draugi! Kā jau mēs visi zinām, tojas minirallis un arī mēs esam nobrieduši, ņem dalību viņā un ir kārtējais piedzīvojums mums ar Moskviču. Pats Aivars kārtējo reizi klāt. Liksim gandrīz keramisko sajūgu visu, lai jaudāja. Jā, mums ir problēma akal. Šodien ir pirmdienas vakars un šonedēļ sestdien būs minirallis. Šitam aparātam beidzās sajūgs. Ko mēs darīsim? Ņemsim šņori un vilksim. Retro problēma. Jā, draugi, redz, ko nozīmē, ka tev ir retro mašīna. Nu, bieži nesanāca šito vilkt šņorī, bet, nu, pienāk tāds laiks, tā kā jārēķinās ar to, ka tā var gadīties. Nu, it kā nekāda lielā problēma nav, bet, nu, vienalga parādīsim to gatavošanos, kā mēs gatavojamies tam visam, un Volvo kaujas gatavībā un aiziet. Jācer, ka dopā nebūs tā kā tagad. Vecais labais triks ar šņori mašīnā. Johaidī, tā bremze arī ir tāda, kāda ir. Nu, nav maizē galīgi, bet, nu, neko darīt. Tā ir tehnika. Tehnikas mēdz plīst, kā mēs zinām, tāpat kā visam citam ir nodilums. Un tomēr mašīna ir 78. gada. Vēl bišķi un būs jau 50 gadīga. Tā kā tā ir, kā ir. Čau! Nav tas labākais brīdis, ka tev sveicina šņorī. Bet, nu labi, kā ir, tā ir. Ko Aivars jau noņēmis panni ir, te visi iet vaļā. Akal kārtējais vakars. Nakts. Aivars saka, ka šodien viņš var, citu dienu viņš nevar, tāpēc ir pirmdienas vakars, un mēs jau noņemsim nost un pastīsimies, kas te ir beigās ar to sajūgu. Aivars saka, ka nav maizi. Cerams, nebūs, kā iesākās nedēļa, tā vispārējā nedēļa. Moskvičs dzīvē akal jauns pavērsiens tā. Kamēr Aivars pie priekšas, man ir jānoskrūvē kardāns, lai mēs varētu noņemt kārbu un paskatīties, kas notiek iekšpusē. Aivars darbībā. Vēl pēdējās skrūvīts. Un celsim nost to kārbu. Bet tur izskatās, ka ir kaut kas samālēs arī. Diemžēl. Prasīt, jā. Spīdomēt. Un tā visu laiku. Patiesības mirklis. Varbūt, ka dabūsim nost. Tik vienkārši nenāk nost. Moskvičs ir diezgan īberīgs. Viņam patīk, kad viņi mīlējās. Mums te bišķiņ. Eita mandā. Viņš, man liekas, augšā ir ārā. Es tas rožs. Es normāls palīgs. Vienkārši kameru tur. Kādam jau jāfilmē, ja? Jā, šitam ir esnē zobi. Mums ir īstais vismaz tas. Taču šito ātrumu. Ui, bija, ka te kaut kas mālies, redzi? Te nav vairs. Skaties. Šitā ķepi izjup. Šitais varētu būt pie vainas, ne? Tas grafīts ir izmalies. Un kāpēc viņš nomalās? Ierakst komentārā, kāpēc viņš varēja samalties. Pārāk daudz jauda. Sveiciens garajām. Nu, uz stenda uzregulēja. Nu labi, neko neuzregulēja, bet uzregulēja. Kad tik nav jānoņem kārba arī nost. Jā. Viņam te ir, ne tā? Nē, tie ir, man liekas, vienkārši jālauž. Jā. Vienkārši lamīt, man liekas, tas jādara. Bišķi pie leļā. Lamīt nenāk. Kaut kādas daļas mums te ir. Blombi izkrit. Ierakst komentārā, no kā šitais varētu viss būt. Ej, tu nost. Tas ir zigs saregulējis. Karburātori pārāk jaudīgi. Un ko, esam daudz mums tikuši galā beidzot ar Aivaru. Tēt mēģinam kārbai eļļu ieliet. Vat zināju, kad ir Moskvičam tāda vieta, kuru tu var tikt pie eļļas šupa un arī ieliet eļļu. Mēs, man liekas, to sākumā nezinājām. Katram pienāk pirmā reize. Nu ko, draugi, ir akal 1:30 pa nakti, ir 17. septembris. Esam lielākos darbus izdarījuši, bet mums vēl ir viens darbiņš aizdara. Mums ir rītā, nu, respektīvi šodien jāaizbrauc pie mūsu draugiem
Ripo DL, nopirkt motoram eļu, un arī jānopērk ir šitie ten degvielas filtriņi, jo pagājušo gadu viņi mūs diezgan pievīla. Un arī klēm mums vajag akumulātoram. Šitā ir bišķiņa pametuši čatu. Vēl kaut kas Aivaram mums ir jāpērk. Eļļa ir, filtrs ir. Jā, nu šķidrumu palielam, un tad jau laikam būsim gatavi. Esam atbraukuši uz Ripo DL veikaliņu, pakaļ precei. Ejam iekšā skatīties, vai dabūsim to, ko mums vajadzēs. Čau, vīri! Čau! Zini, ka mēs atbrauc pakaļ? Eļai man vajadzētu pussintētiku priekš Moskviču, jo sestdien jābrauc mini rallijā. Un tu gribi izlējamo? Es nezinu, tur neko baigi krūto nevajag. Davai. Cik tev vajag? Kāds 5 litrus. Tad vēl jums klemmes ir arī, ko uz aķīt varētu uzlikt? Plus mīnus klēmas? Mīnus klemme, jā, man vajag. Tāda kārtīgāk vai kaut kāda parasta? Vienalga kaut kāda, kas iet. Mans arī šitā. Būs maizē. Jā, redz, ko jau var gatavoties ziemai, kur iepiņas jau ir vesela čupa. Visāds ķīmijas ir, eļļas. Vēl visāds interesants lietas. Ja tev arī kaut ko vajag, tad tu zini, kur tev atbraukt. Gan Grobiņā, gan Liepājā, arī uz Zemnieka ielu. Tā, draugi, notiek cītīgi gatavošanās. Nu jau ir Kristers pie manis atbrauc ciemos. Jā, tagad liekam visus GoPro, lai pēc tam jums varētu forši parādīt no iekšienes un vispār no sacensību gaitas, kā viss notiek. Tā kā turpinam strādāt izmisīgi, līmēt visādas lietiņas. Vēl jau te būs ko pagatavoties, bet nu, tā tas ir. No tejienes jūs mūs redzēsiet. Nu jau sētā ir diezgan liela rosība. Sabraukuši ir arī vēl viena ekipāža, kas mums kopā startēs pats Ārtis. G-Towns, viņš šogad nebrauks. Viņš vienalga mums palīdzēs. Edžs, jūs jau viņu esat jau redzējuši citos vidģikos jau. Tikko no darba, bet brauks šogad. Eko viņi brauks uz šitādu autiņu. Bet es tikai blakus sēdu. Nu nekas, nākamgad brauks pats. Nu vajadzētu, jā. Kas tev pa problēmu? Nezinu, šoferis nav antapuļus, bet dabūs tā kā vajag. Kaut kas tā īsti nav, man nepatīk, es ar tādu mašīnu nebraucu. Nu sākās standarta problēmas. Reiz, ko mans pats galvenais. Jo, vintage, nu, gatavs rītdienai. jā, tikai jāpārbauda tavu darbu. Labi, Safety first. šito izgriezīsim ārā. Bet mums bija jau pagājušo gadu ar bagažnieku problēmas. Atcerās, tad te bišķi varēja benzīnā rokas mazgāt. Jā, šogad gan mēs ar riepu čakarēsimies. It is what it is. Jā, mēs lēnām gatavojamies un drīz brauksim uz administrāciju un pēc tam iesim tehnisko komisiju autiņiem. Tā kā tiekamies noteikti pēc tam tur. Nu tā, draugi, esam veiksmīgi piereģistrējušies un, esam atbraukuši servis parkā. Tad lēnām jau visas mašīnas nāk šodien piekdienu un tuliņ mēs aplīmēsim autiņu. Tā kā, redz, ko mūsu grobiņas kočeni ir, mūsu mīļā mašīna. Redz, ko Hārts jau meklē uzlīmīts. Nav augšējās uzlīmīts. Labi ir. Un, redz, ko te ir sabraukuši pārējie biedri. Gūsvema Brendona 1. gads. Man liekas, ka Dagnim arī, ne? Jums arī 1. Visi šitie debitanti, abi divi. Bet bišķi pa Nikon mašīnas esat paņēmuši priekš 1. gada. Es vēl 2. gadā braucu Moskviču. Labs, jā, tā kā sākam lēnām līmēties. Man liekas, pāri bija 20 dienas jāliek, ne? Nē, te ir sāna. Zini, kas nav augšā uzlēm? Bet viņi neteica, kad viņi iedos tur zietas? No tev vajag jāaiziet, viņai jāuzprasa. Labi. Jā, es viņš šitā kaut kā ir ieslīd. Smoki. Redz, ka mums kaimiņiem arī ir. Te bišķi nopietnāk čaļi gatavojas nekā mēs. Arī braukt, starp citu, mūsu klasē.
Mēs, protams, braucam skatītāju klasē, bet es, man liekas, jūs redzējis vairākas reizes, ka jūs jau maucat, ne? Visu sezonu. Jau trešo jau cenšamies. Poga, te jau bišķi nopietnāk ir, man arī vajadzētu tādas. Labāk, kur tuvākā baznīca, lai var secīt aiziet nolikt. Jā, mums ar to tehniku vienmēr ir. Skaties, redzi, pilnīgi spīd tur. Turns. Nav tālu jāmeklē. Zini kā, vecīt, ja tu gribi čakarēties, tad nopērst Moskviču. Tieši tas pats. Šito pietiek jau. Tieši identiski tas pats ir. Tā kā jā, krūta, ka visi lēnām gatavojās, līmējās. Mums te ir radusies viena maz problēma, mums uzlīmes trūkst mašīnām, tāpēc mēs te ar Reinu lēnām ejam pakaļ, jācer, ka mūs... Mēģinās izdīgt kaut ko. Jā, nu, nepasūtīs. Un pateiks, ko jūs te gribat, braucat ar visu mašīnu un līmēt paši. Un tad mums sanāks ar burbuļiem. Burbuļi. Nu, ka tā mūs ar Reinu veiksmīgi uzņēma un dabūja šālus ziemai. Tāda mēs esam, mēs jau neesam labi komandas biedri, tāpēc, ka mēs braucam skatītāju klasē, mēs jau nevienu nekonkurējam, tāpēc mums ir ritīgi labs garīgais. Bet tu dienu jaunākais, tev būtu pēc vecuma jānes. Jā, starp citu, viens fakts, Reins ir pa vienu dienu vecāks, nu, par mani. Viņš 18, es 19. Tā kā... Jaunietis man tad lakā. Nu, iespējams, ka pa pāris stundām tikai. Nopirgās ar blakām. Jā, pielika pamperi. Autiņi. Jā. Tā kā jautri, te arī viss tāds inčīgs mašīna. Puikas diezgan nopietni tur gatavojas. Jā, izņem stenogrammas, sāc te kaut ko iepazīties. Tad kaut kādu vēl lapiņu ielas beņķu un izrādās ir labojums. Mauksim bez labojumiem, ne? Jā, mauksim kā ir, pēc sajūtām. Redz, ka mums pat ir fans. Tu kādreiz arī brauks rallijā? Nu, lai izdodās, lai sapiņu piepildās. Te jau nekas traks. Te tikai sajaukts roteris no labās ar kreiso, viens uz kreiso 3 vietām. Salīmēt tos mašīnas. Es zinu, kas pastāst, vai jums viss ir, es udavam pirms nav augšā, jo loga baigi. Baga logam nav uzlīguma, ne? Cerams, ka nebūs jārāda savs. Ārts izmisīgi līmē. Redz, ko ir normāls aparāts. Mēs ar Reinu nospriedām, ka šitie diski maksā tikpat, cik mums visi Moskviči kopā. Un, nu, ja vēl turbīnu piemest, tad arī varētu tā, nu, tā būt apmēram. Bet labs, tā mēs te visi cīnamies, ka pilnīgi visi čaļi līmējās. Tā tikai mēs neko nedaram. Aiziet, nākamgad arī tev jābrauc. Es jau pabraucu, jau aizvakar. Jā, ierakst komentārā, tu gribētu šitādu aparātu redzēt trasē. Eko tā kā Evoja numurs pielikts. O, tā arī ir īstais. Piesako kanālam, būs vēl. 4, 4. Redz, ka satikām brāļus abas divus. Viņi brauc ar to drapaku. Kā jums būs šogad? Veiksmīgi. Man liekas, ka tev ir jābrauc. Labāk nekā pagājušajā reizē. Jā. Starp citu, viņi jau dirs man virsū, kad es smiru pēc mosīšu, bet nu paši brauc ar vecu. Pēc jauna. Paši brauc arī ar retro mīnu un ceru, kad izbrauc. Man liekas, ka vecāk nekā tev. Nu, nē, manējā vecāk ir. Cik, kur gadu tev? No kur gadu tev jumts ir? Nu, 20... Ko 20? Tur tā. Bet kā ar vertikālā neparādās. Jumts. Jā, jumts. Neviens to nezina, izņemot mani skatītāji, kas skatās šito visu. Nu, labrīt, visiem ir sacensība diena. Mēs ar Reini jau lēnām braucām iepazīt trasu, un arī šodien Teo arī brauc mums līdzā iepazīties ar trasu, lai nākotnē arī varētu braukt. Jā, šodien ārā baigā mīgla, bet nu ir vēl rīts jāatcerās. Ko, draugi, tagad esam servis parkā. Mums nav vispār nekādas problēmas pagaidām. Nu, kā bija iepriekšējā gadā ar Bāku. Mašīna stāv, gaida savu slavas uznācienu. Bet vistrakāk iet šiem draugiem. Tie pārbijušies. Rokstrīt. Ap Dievu. Brendons lūdz kaut ko.
Ārts vienkārši tik Paņirds tā kā. pasmējās. Skatā, autiņš gatavs. Šitie brauc vēl, krūtāk pirmajā gadā, kā mēs, viņiem pat tenti ir sagādājuši apakšā mašīnai. Tas jau bēmas, viņam eļulīs nāc. Moskvičam jau tāpat ir. Viss ir okei. Ok. Šito ten var prasīt, kā jūtās, vai ir ok vai sos, vai kaut ko. Tagad ir ok, pēc karosas ātrumos. Stresiņš, rokas svīst. Resku čaļi brauc no Lietuvas ar N5 autiņu. Īsto tāds salons. Un te bišķi nopietni minirallijas ir citā līmenī, bet cilvēki ir atbraukuši, lai trenētos lielajiem rallijām. Tā kā jā, tā ir tāda iespēja arī lielajiem braucējiem tā kā patrenēties. Bet interesants. Vēl pa mūsu tēmu čaļi mauc ar Auģiku. Arī veco autiņu. Kaut kas saplīsis ir, bet vai gatavojās. Jau jāsaka, gandrīz leģendāru uz starta līnijas. Es domāju, tie, kas ir sekojuši līdz ralliem šo automobilu, redzējuši tā kā visu cieņu. Uz starta līnijas ar 7. numuru Pēters Zudovs un Reinis Kāpars ar Moskviču 2-4-0. Vīri, un vēl ādas jaķelē, vispār vecīt, viss stilā. Šitā labākā ādena ir, bet mēs ar Reini šogad tīri braucam skatītāju klasē, tā kā aizlūdzat par mašīnu, lai mēs līdz finišam nonākam, jo tās pārbrauciens ir diezgan garš, mēs nesatraucamies par, teiksim, par dopiem, bet par pārbraucienu vairāk nekā vēl pašu sacensību. Viņš novēlam, lai tehnika iztur. Paldies! Labais. Kur? Te pa labi. Kā tev liekas, mēs paspēsim laikā līdz topam? Nav satraukums? Bišķi. Tā. Galvenais, lai mašīna nepārkarst. Jā. Man tie pārbraucieni vairāk nepatīk. Baigi karsts. Ādena nebija labākā doma laikam Moskvičā. Es savā veistītē. Vēl temperatūra turās maizē. 5, 4, 3, 2, 1. Aiziet! 30 labais 1. Labais 2 uz kreiso 0 caur trampolīnu. Otrais dops. Šis vairāk uztrauc. Te var gadīties sačakarēties. Tādai prātīgi. Te bija, vai ne, asais un tad uzreiz akalās. Jā. Mums tuliņ jābrauc, ne? Jā. 40, kreisais 4. Davai gatavs? Tā. 3, 2, 1. Aiziet! Tā, kreisais 4, 70 labais 4, 40 labais. Prātīgi. Tur ir kreisais 4, 10 un vēlreiz kreisais 4. Te vēlreiz šaurs, te prātīgi ārmalā visās. 20 labais 3, te prātīgi. 100, kreisais 4, šaurs te iekšā. 20 labais 3. Ej, tu! Labais 3, 3 un kreisais 4. Labais 4, kreiso 4, kreisais 4, 30 labais 4, uz kreiso 4, uz kreiso 4, 30. Tu vispār stūrs pastiprinātais. Mani bail kūlēni izmest, saprot? Labais 4, 130 finiš. Izdzīvojām. Karsts. Šī vēl pat pirmais riņķis nav noslēdzies. 3 kilograms nometīšu te, nu. Man ir ādēni. Tu vispār tu. Labs. Aiziet. 270. Labais 4, 10 metri un kreisais 4. 20 metri labais 4, 4 turēt. Labois 4 turēt. 40, kreisais 4, 20, kreisais 4. 130,
Kreisais 4. Kreisais 4. 210, rotērs no labās. Rotērs no labās. 100, kreisais 4 no kreisās joslas. 140 finish. Done deal. Nice. Pirmais apels garām. Mēs izturējām. Mums ir pus no uzvaras jau. Jā, jau mēs esam pus nobraukuši. Pēc bremzēm vai sajūgoši, es īsti nevaru saprast. Jāpastās filtri būs. Esam veiksmīgi atbraukuši regrupinkā un ar kampa laikam būs vecā labā problēma. Vēlreiz tas, ko es teicu, ka vajag bāka izskalot. Kāds jau solījās to izskalot. Jo mašīna sāk neiet, redz, ka šito filtriņu mēģināsim samainīt. Īstās jau baigi graustās un mēs pusi esam nobraukuši, tas ir daudz jau, tā kā pastīsimies, jā, kaut kas tā karbiņa, te nav maizē, te vispār viss slikti ir, bet... Viņš ir savs. Jā, nu tad jau ir... Filtrs. Tas filtrs. Jā. Redz, ka komandas darbs. Mums jau tālu nav arī pašiem. Manam komandas biedram ir ko teikt. Nu, man... To nevar kameras priekšā teikt, ko es domāju pa viņu. Ko es viņam teicu jau pusgadu apakaļ, ka bāki jāizsal, nu pastās uz to filtru. Nu, tas ir vienkārši, es nezinu, kā to pateikt. Tas ir, nu, tur ir smilts, tur ir no bērziem šities, aizmirst, kā viņi saucās, tie sariņi. Nu, tur ir, es nezinu, tur kaut kas varbūt arī dzīvo. Un mēs vēl domājam, kāpēc mašīna raustās braucot? Svaigi vēl filtrs. Jā. Kāds Bet mums ir taktiskais plāns, nu, un gājiens. Mēs mēģināsim uzvanīt Tripodēl veikalam, lai mums, nu, braucot garām iemeta to filtru, nu, salonā, lai mums ir rezervē. Vismaz diviem, vai ne? Viss šitādi lielie, jo mēs ielikām mazāk. Tātad tas es pieņemu jau, ka pēc vārtā es varētu atkal sākt. Jā, jo vārtā arī bija tas, kad pirmo brauc, pēc tam atrauc čoku un aizgāja. Pagājušā gada trika. Atkārtojums. Vol 2. Vol 2. Paldies. Mēs tikuši līdz otram dopam. Jācer, ka izdosies. Sājies. Kreisais 4, 10, kreisais 4 šaurs. Kreisais 4 šaurs. 200, kreisais 4 uz asfaltu. Te tas dziļais grāvs ārmalāts. 70 rotērs no labās. 20 labais 3, 30 kreisais 4, 50. Labais 4 uz kreiso 4, kreisais 4 uz labo 3 pārmālu. Cauri vārtiem. 300 rotērs no labās. Paldies mūsu mehāniķiem! Labais 4 uz kreisais 4. 130 finish. Kā mēs varam piezvanīt? Es nezinu. Man bija tev vēl viens skruķiem. Varbūt, ka tas filtrs, ne? Es jau tā domāju. Domā, mums sanāks viņu uzkačāt. Tev kā tev tur iet? Tolīt jau ir. Es jau esmu ielīdz. Kačājās kaut kas? Tur aiz tai filtrā? Baigi, nē. Pagaid, mēģināsim ar starteri. Jā. Iet! Jā, brauc! Šis ir pēdējais filtrs. 20. Uz uzvaru. Kreisais 2, 20, labais 4. Tā jau var apsist. Labais 4. Kreisais 4. Kreisais 4. 20, labais 4.
4. Kreisais 4, 20 kreisais 4. 130. 130, labais 4. Ļoti labi. Mums izdevās! Man liekas, tas filtrs ir ciet. Mums neizdevās. Noslāp. Vēl nē. Mums jāgaida tā 51. Pēc tam bija čeku mazais, viņa lai nav bail viņam. Uzbraukt un tad jau beigām gājam tā drāz vairāk filtros. Čau! Kur ir pirmais filtrs. Mēs noteikti noliksim, pienāksim. Laižam. O, paldies! Paldies! Tādēļ uzgāzi. Nu, ej aizmugurē, paklausies aizmugurē. Mums izdevās! Ne, rītīgi, superīgi pārbrauciens izturējām, ādenēja tiešām karsts un vecajā Moskvičā arī. Ļoti karsts, bet es iesaku visiem kādreiz paprovēt ar Moskviču izbraukt minirālī, bet nu, mums tas izdevās, mēs esam gandarīts, ceru, ka skatītāji priecīgi, kad mēs mūsu iedomu to skatītāju klasi izpildījām, ko mēs gribējām ar Reini. Un tā kā jācer, ka visiem bija forši. Nu, mums bija forši. Paldies organizatoriem un visiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti šajā komunā, kas veido šo visu sportu. Tā kā liels paldies jums visiem un paldies skatītājiem. Es skatos stūri, tad ir nedaudz savādāk, kā Moskvičam ierasts. Jā, lai bišķi vieglāk ir pagriezt, viņam nav stūrs pastiprinātājs, tomēr 78. gada mašīna, tuliņ, nu, drīz jau būs 50-nieks. Mums atpakaļ gaita pazūd. Jā, mums nav atpakaļ gaita. Un mūk numur 46. Mālači! O! Nu, dzīvi? Jā. Labs, ne? Jā. Brauks vēl? Jā, Pretēji minirāli ir interesanti. Es jūs apsveicu tāpat tā kā mūs. Jūs esat labākie! Super! Mums ar Reini izdevās. Mēs iebraucām finišā. Beidzot, mums ir kārtīgs beigas šitam visam. Laikā, ko nekavējot. Nu, slapī mugur. Bet jūs esat izturējuši finišā? Netīrām rokām, te visu kaut ko mainot, bet nu, tāds ir augsts. Tā tas ir, draugi, bet tas bija to vērts, vai ne? Ieteikt jums katram nopirkt kādu vecu mīzu un šito pamēģināt. Tur baigi jau jautri, nevajag, lai būtu jautri. Jā, lai būtu problēma. Jā, galvenais ar nedaudz problēmām, tad visu šodziņu.